vai ne? Nu, nē, Pentakosta taču, kur tu jūs Pentakostas ielās dabūsiet, da jūs beidziet, vai ne? Nu, redziet, kā tas viss notiek. Tāpēc te mēs šobrīd redzam, vai jūs dariet vai nedariet to, ko Dievs ir pavēlējis. Un puišu meitenes mēs atgriežamies pie tā, ka jūs nedariet. Jo Jelgava turpina mirt, grēcinieki neatgriežās. Kā rezultātā? Tāpēc, ka viņi nav vārdu dzirdējuši. Bībele saka, ticība var rasties. Es jums citēju, ja jūs nelasiet Bībeli, tad es jums citēju, ka ticība var rasties no vārda dzirdēšanas. Un neviens nevar dzirdēt vārdu, ja neviens nav izsūtīts, jeb gājis. Ja? Un ja jūs neejiet un nesludiniet, tad neviens cilvēks šajā pilsētā nevar dzirdēt un nevar atgriezties. Viņam vienkārši nav neviens pateicis evaņģēliju par elli, par grēku, par nāvi un elli. Jo, mīļie cilvēki, evaņģēlijs sākās šādi. Grēks, nāve, elle. Ja, tas ir labā ziņa. Tā ir labā ziņa, tā ir super ziņa katram grēciniekam. Un tev pie viņa ir jāpieiet un jāpasaka, vecīt, tavs grēks tev ir aizvedis nāvē un vednāvē, un ja tu šonakt nomirsi bez Kristus, tu būsi ellē. Evaņģēlijs ir ļoti, kā krievs saka, žostko, pa žostkamu, ja? Tāpēc Pentakosti jautājums, ciki no jums ir piedzimuši no augšienes paši šodien? YouTube'ā tagad visi skatās un visiem interesē atbilde. Paceļiet Pentakosti rokas, kuri ir piedzimuši no augšienes un kuri dara Dieva gribu. Kuri dara Dieva gribu, ja? Tātad jautājums ir no Dieva šodien. Dievs to jautā Bībelē, tā ir rakstīts, es to lasu, vai ne? Jo, kā jūs ziniet, nav Andra evaņģēlija, ja? Nav Andra evaņģēlija. Pareizi. Es neglābju nevienu. Es nevienu nevaru izglābt. Nav Andra evaņģēlija. Tāpēc puišu meitenes ir evaņģēlija 4 mums tikai, ja? Jūs ziniet, kā viņus sauc visus. Un tajos evaņģēlijos ir pavēle. Jēzus ir teicis, ejiet un sludiniet, ejiet meklējiet, ejiet glābiet pazudušos. Puišu meitenes, es cepšos, kamēr Dievs man dos elpu. Kamēr Dievs man dos elpu, es cepšos. Un es mierā nelikšos, un es no jums projām neiešu. Puišu meitenes, būs 2 varianti. Vai nu manu līķi aizdesīs no šejienes, vai visi Pentakosti atgriezīsies un iznāks ārā šeit ceļos, nometīsies un pielūgs īsto Bībeles Jēzu. Puiši, spēlītēm laiks ir beidzies. Spēlēt baznīcās ir beidzies laiks. Laiks spēlēt baznīcās ir beidzies. Puišu meitenes, Dievs ļoti nopietni šodien jums runā. Pietiek spēlēt baznīcas, pietiek liekuļot un tēlot. Pietiek Ozoliņkeviču dinastija. Ozoliņkeviču dinastija, Dievs runā. Dievs runā šodien. Jūs lepnie liekuļi, jā, jūs lepnie liekuļi. Tā ir uz jums. Tā ir tā minimālākā doza, jūs lepnie liekuļi. Un arī pārējie pakaļskrējēji, jo kādreiz politikā saka rokas puikas vai roklaiži vai pakaļskrējēji, ja? Tāpēc, puišu meitenes, šajā dienā jums nav jāskrien pakaļ Ozoliņkevičiem. Jums ir jāpazīst Jēzus Kristus, jums jāatgriežās no grēkiem. Ja? Jums ir jāatgriežās no grēkiem un jāklausa īstajam Jēzum un jādzird īstā Jēzus balss. Puišu meitenes, saprotiet? Ja? Šajā dienā jums nav vajadzīgi Ozoliņkeviči, jums šajā dienā ir vajadzīgs Jēzus Kristus. Saprotiet? Tā kā puišu meitenes. Šajā dienā jautājums ir, vai jūs ejiet un glābiet pazudušos Jelgavā. Ja? Puišu meitenes. Tātad vēlreiz skan jautājums, vai jūs ejiet un glābiet, vai jūs nekur neiet un nevienu neglābiet. Kā tad īsti ir šodien? Ko?
Tā, puišu meitenes, nu nezinu, cik ir 18:25. Es nezinu, cikos te viņiem kas ir, bet, nu, labi. 8:25. Man liekas, ka man baterija beidzās, tāpēc es nezinu, vai es te varēšu vēl runāt. Ko, puišu meitenes, piedodiet, bet man ir... Labi, darām tā, kad es šodien, nu, izskatās, ka baterija ir beigusies. Visticamāk. Jā, akumulators pieļauj domu, ka varbūt ir tukšs, tāpēc darīsim tā, kad es šobrīd, piedodiet, dodos. Tā, piedodiet. Nu, ko, nezinu, man ir aizdomas, kad aķītis ir izlādējies. Ja tagad iet video un jūs mani dzirdiet, nu, man mirgo, tad laikam dzirdiet. Puiši meitenes izskatās, kad, es nezinu, varbūt viņiem dievkalpojums ir 7. Iespējams, es par ātru atbraucu. Nezinu. Man beidzās, nu jā, izskatās, kad varbūt akumulators švakris, jo skaņa sāka pazust, tāpēc puišu meitenes, labi, daram tā, es tagad rekur došos, tūlīt mēs kaut kad izslēgsim kameru, piedodiet, vēl kamera iet. Tā, labi, es braucu, bet kamera iet, es cik noprotu, tā kā piedodiet, kaut kādā šķērsielā tūlīt izslēgsim, jo, nu, es savu kaut kādu zināmu mesidžu pateicu, jūs dzirdējāt, un video, ja Dievs būs devis, būs sanākuši un būs, jā, tā, nu, tūlīt kaut kur izbrauksim uz centrālo ielu un es izslēgšu, jo bezjēdzīgi filmēt arī nevajag. Tā, piedodiet, tūlīt pastīsimies, kur te varu. Tā, šite un šite. Tā, stāviet, ja es piestāšos un puišu meitenes izslēgšu. Tā kā labi, darīsim tā, es braukšu uz savu ofisiju. Un jā, nu kaut kas rakstās, var sakot, tā kā, jā, slēdzu ārā un tiekamies vēlāk vakarā, likšu YouTube'ā video un tad jūs varēsiet novērtēt puišu meitenes. Tā kā paldies jums visiem!